Šodien Rīgas Dinamo ir atbraukuši uz Bērnu Universitātes Kliniskās slimnīcas Gaiļezeru nodaļu, uz Atelpas brīžu nodaļu, kas patiesībā jau izklausās tā kā atelpas atpūtas, bet patiesībā jau tas stāsts ir daudz dziļāk, daudz lielāks. Un atbraucām ar nosacīti tā kā vienkāršu dāvanu, atvedām veļas mašīnu, kas liekas pats par sevi saprotams. Un tad uzreiz jautājums, kā tad vai šādai svētai lietai, foršai lietai vietai nav bijusi veļas mazgājamā mašīna, ko mēs tā kā sapnīt esam piepildījuši, bet kas šeit ikdienā notiek? Jā, Atelpas brīdis ir salīdzinoši jauns pakāpojums šeit bērnu slimnīcā. Tikai no pagājušā gada mēs esam šajās jaunajās telpās, un mēs veicam īslaicīgo sociālās aprūpes pakalpojumu. Tas ir ļoti svarīgi ģimenēm, kurās ir bērnu invalīdi, jo šeit var atstāt līdz 30 dienām gadā, var atstāt tātad bērnu invalīdu, par viņu parūpēsies, viņam būs sociālais audzinātājs, speciālais pedagogs, dažādas koriģējošas un izglītojošas un izklaidējošas nodarbības. Un, mēģinām radīt tādus apstākļus kā mājās, kā bērnu dārzā, tā, lai bērni justos iespējami labāk. Faktiski esam šī ceļa sākumā, un veļas mašīna ir arī viens no tiem punktiem, kas bija vajadzīgs, un paldies Dinamo, kas mums palīdz šo ceļu tā veidot. Jo no tā visa bērnu dzīve kļūst kvalitatīvāk, mēs viņus varam vairāk aprūpēt, vairāk pozitīvu lietu, vairāk pozitīvu emociju. Tas šiem bērniem ļoti vajadzīgs. Un šajā gadījumā arī Rīgas Dinamo mājas spēlēs mēs diezgan daudz gan stāstām, gan arī mudinām savus līdzjutējus. Un manuprāt, ka divreiz jau viņiem nav jāsaka, tāpat arī Dinamo divreiz nav jāsaka. Mēs vienmēr skrienam un palīdzīgās rokas, cik mēs varam aizstiept, tad sniedzam. Ir sarakstīns, ko mums vēl vajadzētu sarūpēt? Jā, sarakstīns ir, protams, bet mēs esam ļoti pateicīgi par veļas mašīnu, jo tas bija viens no tādiem sarakstu svarīgākiem punktiem, kad man Dinamo prasīja, kas tev ir svarīgākais, pašlaik teicu, veļas mašīna. Bet ir jau, protams, vēl vairākas lietas un dažādas lietas, un vispār mēs gribam, protams, to visu veikt pēc labākajiem ārzemju paraugiem, bet līdz tam mums vēl kāds ceļš vēl tāls. Mēs jums parādīsim, kurā ir sarakstīns. Laura, tev sarakstīns ir, jā? Sarakstīns ir, un tad kopā ar jums mēs mēģināsim to sarakstīnu pēc iespējas mazināt un radīt šos apstākļus tādus tuvu ideāliem.